Čau! Stāsts no personīgās pieredzes par to, ka Tonija Robinsa tipa motivācija ir kā tāds cukuršoks. Ja? Tu vari nosprintot, un pēc tam tas arī viss izdeg un pazūd. 2022. gada decembrī es biju pavadījis kādu laiku klausoties Tomu Bilju. Viņš ir tāds baigi labais biznesa coach, un es beidzot nolēmu sākt manu, biznesiņu, ja, paralēli manam darbam. Un metos iekšā, sāku plānot websaitu, savu kursiņu, ko es piedāvāšu kā coach un tam līdzīgi. Ja? Tas ilga pāris mēnešus, un tā motivācija vienkārši pazuda. Viss, un es neko nevarēju izdarīt, lai viņu atgūtu. Pagāja dienas, ka es vienkārši vaļājos gultā. Un ko mana Indra teica? Viņa teica, Roberta, man ir tāda jušana, ka tev ir jārisina tas, kas tev ir te iekšā. Tur nekāda motivācija nepalīdzēs. Un, ko jūs domājat? Pāris gadi ir pagājuši, es esmu pārcēlies uz citu valsti, iegūs jaunu darbu, un tagad es esmu iegūs ideālo veidu, kā pat tiešām mainīties no šejienes. Tas man ir devis tādu kristāli dzidu redzējumu dzīvē, ja? Un tagad es jūtu un zinu 100%, kas tas ir, ko es patiešām vēlos. Un es sapratu, ka dzīve nav sprints, ja? Tas ir kā maratons. Un visas tās kavējošās un bremzējošās emocijas un te uzvedības modeļi, visa tā prokrastinācija un koncentrēšanās trūkums, slikts garīgais, depresijas, gultā vaļāšanās, TikTok skrulēšana, Netflix skatīšanās, tas viss ir kā svars, ja, kas tev valk klējā un neļauj turpināt ceļu. Un motivācija tas tikai ir uz brīdi. Īstais un vienīgais ilgtermiņa risinājums ir īsts darbs ar zemapziņu un emocijām un sajūtām un iztīrīšanu. Visus tos atkritumus iztīram, un tas patiešām strādā. Un tagad man nav vajadzīga motivācija, jo es esmu atbrīvots un viss motivējis un notiek pats par sevi. Jo mēs jau visi dabiski zinām patiešām, ko mēs īsti gribam. Tas tikai viss ir jāattīra un jāatbloķē un jāatbrīvo.